Skatieties arī uz šīs. Krāsas ir labas. Bet nesāt tās līdzi. Visa pārgāja laikā būs neērti. Labāk nopirksim atpēc ceļā. Ņemiet vairāk, ka kāds vairs neatgriezīsimies. Varbūt pēc nedēļas. Mazāk kartiņa netraucēs. Toties, kad nonāksim pie Lilijas, ar to uzreiz pazīsim. Es to pazīšu arī bez kārtiņas. Liekas to pazīt par tādu, ka nekad nebūtu par to dzirdējusi. Tas ir pretrunā ar loģiku. Neko nevar pazīt, ja kaut ko tu neesi dzirdējis. Pazīt nozīmē atkal atņemt ko līdzīgu un salīdzināt. Citiem nav. Man ir. Manuprāt, mēs nav tādu cilvēku, kurš nereiz dzīvē neko nebūtu dzirdējis par Liliju ezeru. Vai vismaz redzējis to sapnis? Es nekad nesapņoju. Man Liliju ezeru parādīja kāds svešs vīrs. Viņš to bija uzlūdzinājis savu skrapu. Tā arī ir drošāk. Kas ir drošāk? Sapņi ir atnācis, bet es sevi kontrolēju. Skatos tikai uz to, kas patiesībā ir redzams. Es pētu šo paskatu ar karti. Lūdzu, organizētāk, pirms 15 minūtēm mums jau bija paredzēts pusdienot. Šajā laikā mums jau vajadzēja atrast mežu ielokā kvadrātā C6. Vilciens tātad aizspējās. Citādi es to nespēju paskatot, bet tagad dosimies ceļā. Karsts. Būs negaiss. Jūs kaut ko teicāt? Vai esat kādreiz iekļuvusi tumšā tunelī, kurā gāžaties drausmīgā ātrumā, arvien ātrāk, bet tālu lejā? Brīnišķīgi. Žilpinoša gaisa. Esmu dzirdējusi. Šādas vīzijas, kā redzot cilvēkus, kas ir tu nāvē. Ko jūs to gribējāt teikt? Nezinu. Būs negaiss. Vētra. Kāpēc ar barbetes neko tādu neuzrāda? Tas melo. Vārds pat mums noķērcās. Drīzāk, ka vārds mēs nabot. Ņemiet mugursomas iesim. Vai kāds neredzēja manu binokli? Man ir pazudis binoklis. Tas būs palicis vilcienā. Iztiks. Es taču teicu, pārbaudiet, vai neko neizmisāt, tad visi tikai dzied un dejo. Tagad mēs neko nevar darīt, dosimies ceļā. Cik pulkstenis? Solīt nesaprotās. Neliecies uz zemes. Aplicis. Mēs tur neko nevaram darīt. Kādas mēs varam cerēt, ka lūk novāksim tomēr veltīgi nesatraukt. Šajā brīdī ir klusums. Liecies par to pašu. Karsts. Bet vēksnes drēgni. Mūs lietus. Tie aizgāja. Visi aiziet nāk un aiziet. Lai iet, nav vērts brīdināt. Viņi tikai pasmietos par mums. Nav vērts palikt par ākstu. Tā tas ir. Katrs pats grib izmēģināt savu likteni. Slavējam. Pašu pieredzi nenovērtējam. Es pat teiktu, citas pieredzes jau mums nav. Sevišķi brīžos, kad nav vairs ko vērtēt. Visu mūžu esmu ceļojusi. Pieredzes kļūst arvien vairāk. Taču nekad iepriekš nevar zināt, kas tas būs. Ko sastaps? Nekad nevar zināt, kur ir labāk, tur, kur jau esmu bijusi, vai vēl kaut kur citur. Laiks aiziet pārāk lēni. Pieredze neatmaksājas. Varbūt nekādas pieredzes te nemaz nav. Viss mainās. Kāda te pieredze? Pareiz šie darījumi smējās. Tagad jūs pārspīlēt.
Ticam. Tātad, pārbaudīsim, vai dodas tā kā saskaras vai kaut kā citādāk. Sekosim kartē. Mēs izgājām uz rietumiem, bet ceļš, kas novērt Krīstuģiem. Tālāk gājām pāri pakāpam. Pa labi palika krūmais, pa kreisi nopauduši koku. Atceros, tie bija gluži kaili, bez mīsas, visi aizvilti ar tīmekļiem un plēksnēm. Teica, tālāk sagratušas dzirnavas. Jā, manā kārtē arī ir dzirnavas. Vēl tagad ausīs, kā nečīstā skaņa, it kā kaudu rīvētos, cits gar citu. Tā skanēja vecie ūdensrati. Tad ceļš strauji pagriezās, mēs nonācām mežā. Nogājām tūkstošu soļu pa meža ceļu, tad sākās purs, un vecais zāk pirmo ceļš pāri tām. Pirmo reizi redzēju ķindīgi zaļas pūļas un smirdoņu burbuļus. Atceraties, un gāzes strūku, kas ik brīdi izšāvās no puru un miglas strēles pūru. Labi, tālāk mēs nonācām smilšainā klājumā. Tur stāvēja pieminieklis bez nosaukuma. Arī kartē rakstīts pieminieklis bez nosaukuma. Pareizi, gluži kā manā kārtē. Tad jājautā, kas pat liek. Tālāk taču gājām tikai cauri pavastam ciemam. Skats! Es tur ielīdz vienā mājā atradu sudu karuli. Vairāk viņš tā nebija. Netūku apskatīties, es jau skrēju. Vajadzēs itamā, kad atpēc būs rāpūs. Labi, atgriezīsimies pie kārtas. Tālāk nogājām pie Transkarjeru. Tāda kā ir veco kapsēta. Vējš svilpojas vasarī, rokātādums krāns pludmājās, zīvinogu krūmos. Tālāk gājām garām smiltīs ieprinātiem beklām bumfuriem. Tad pāri strautam, dzels strautam. Un kas tālāk? Tas pats esam atpakaļ stacijā. Jā, te nu mēs tiešām esam. Dīvaini, manā kārtē. Uztuks tev teiks, met ārā savu kārti. Nedatīši. Pēc manas kārtas viss ir pareizi, bet kāpēc mēs atkal esam stacijā? Labi, ja viss ir pareizi, protams, kaut kas tāds, ko nevaram izskaidrot šobrīd, bet varēsim vēlāk, kad visu notiks, to pārdomāsim daudz grūtībāk. Un izskaidrojumam ir jābūt. To saka loģika. Ka tagad dosimies ceļā, ja tā esam viena aizvēļas. Pasteicināmies, lai pabūt pie Lielija aizvērs vakariņām. Man augus viet pat no veciem laikiem uzlikšanas jautru plūdu, lai labāk savus gājiens. Bet cits plats man nav. Paldies Dievam. Manā laikā šeit plats pelīt katru svētdienu, bet svētku dienās divreiz. Citos drakonamos neiespēja tikai trešdienās. Šoreiz viņa aizgāja vēl strājā kā solīna kā iepriekšējo reizi. Ātrāk atgriezīsies. Jā, mūsu pati pastarokai nebūs jāmeklē. Tu nedomā, ka viņas vajadzēja atturēt? Neizdotos, man ir pieredze. Varbūt. Bet varējām jau pamēģināt. Jā, tev jau laika diezgan. Bet viņiem varbūt nav tik daudz. Laika nav, toties enerģijas viņiem ir pilna. Viņi var kustēties, viņi iet dziesmu, bet tam, kurš kustās un dzied, vienmēr vieglāk. Es to kaut ko lasīju. Izklausās ticami un vispār cilvēks ir jūtas laimīgs. Es zinu, ja man būtu kāda vēlēšanās kustēties, es arī justos laimīgi. Taču man jāceļo. Kāpēc? Nevaru apstādināt pasauli, kas plūst man cauri. Nevar? Es gribu ceļot. Man vajag. Obligāti vajag. Nemaz nav tā obligāti. Cēlies un ej. Tu taču to vien vēlies. Es? Nesadīdēsies, es to zinu. Neviens nevar zināt par mani labāk pašu. Atzīsties sev. Tu gribi aiziet. Nē. Vai nav vienalga, ja tā ir patiesība? Te taču neviena cita nav, mums neviens nedzird. Gribi tikt prom? Locītavas sāp. Varbūt esmu slima. Vēl
rāvis. Līdzekļu ir daudz. Pirms gulētiešanas pietiks ar vienu. Visnekaitīgākais ir šāds. Uzprizniet dzelzceļu. Vai vismaz nolieciet studēt lielu akmeni, lai nākamais vilciens noiet grāvī. Tad jums noteikti atbrauks pakaļ. Protams, vajadzēs izlocīties, mēlot kā sunim. Visu noliek. Varbūt noticēs. Ja nenoticēs, jūs sēdēsiet tāpat kā tagad un skatīsieties kaut kur nebūtībā. Ieslēgta. Kāda starpība? Tāda, ka nespēšana par ko citu domāt, kā tikt ārā. Pasauli cauri vairs man neplūdīs. Es pārstāšu būt ceļotāja. Es būšu ieslodzītā. Ja nepierādīs, neieslēgs. Pierādīs. Es nekad neko neslēpšu. Neko? Tiešām? Tikai to, kas es esmu. Nevis to, ko esmu darījis. Tā ir milzīga starpība. Jo tā, kas es esmu, tā ir man iekšējā pasaule. Nevienam tur nav jāliek. Taču, ko esmu darījusi, to es neslēpšu. Tad sēdi vien kā sēdējis. Kāpēc tu brīžiem saki man tu, bet citā brīdī jūs? Lai nebūtu jāatceras, kas mēs esam patiesībā. Saki, man dzirda balsis. Veltparādis! Kāds atkal esam? Nolādēts! Nolādēts! Tilpu gatā. Šodien jau neesmu sajūta. Viņš nav sāpes, mēs visi taču sekojam kartei. Kolektīva vadība! Cūku būšana! Krāpšana mūs vienkārši taisa par idiotiem. Kas taisa? Parādiet, nošņauši. Es gribu ēst. Aizbāzīsim viņai Rīgas tam kartē. Tikko čakarēt smadzenes. Es čakarēju. Visiem bija karte. Redzināt kartes. Visas kartes. Desmit kilus. Astoļos sasniedzis, varbūt uz Jūs viņu nošķīvāt! čakarēt. Es zinu ceļu. Es taču teicu. Ja nenotiek kustība, cilvēks laimīgs nejūtas. Man liekas, te kāds teica, ka zinot ceļu uz Liliju ezeru. Ja viņa ir vietējā, tad droši vien zinām. Es kartē dzirdēt pēc kartē. Lai aizved mūs bez visām šīm nelīgajām kartēm. Kārtas ir pareizas. Ko tu neteiksi? Pareizi. Vēl gribi norauties. Pasaule varbūt nav pareiza, bet es tur neesmu vainīga. Viņa par mums smejas. Maita, brīnos, kāpēc nenositām uzreiz? Nosista vai nenosista, es nevaru atbildēt par pasaules iekārtojumu. Bet kārtas ir pareizas. Tā man mācīja skolā. Tā es mācīju, kamēr vēl biju skolotāja. Nekādu skolu vairs nav. Es zinu. Tad muļķības esat mācījusies, muļķības esat mācījusi. Tu jau vairs nevar pārbaudīt. Tad tu ir mut mums vajag skaidrību. Kurš liec par zinot ceļu? Es Vai tāds Lilija ezers vispār ir? ir. Nezinu, kā. Ir, es saku. Es zinu. Es esmu ceļotāja. Ko tad uzreiz neteici? Dzirdējāt? Beidzot atradies kāds, kurš zina ceļu uz Liliju ezeru. Vismaz viens profesionāls cilvēks. Aizvediet mūsu turieni. Lūdzu, apmetis dzīvot neziņā. Apmukuši vēl pa soliem. Ja vajag, samaksāsim. Man pieņemsim sudraba karotu, varu arī samaksāt. Divas karotes, varbūt pat divas sudraba karotes. Mēs vēl droši nezinām. Kas mums tagad? Jāstājas kolonnā, jāstājas
vienkārši kāpus vilcienā un braucis prom. Naudas nav. Vilciena nav. Kā nav, ar ko tad mēs atbraucām? Sliedes ir tikai vienā virzienā. Dzirdiet? Mums jāiet uz Lielu ezeru. Neatgriezīsimies taču pie kartēm un citiem meliem. Šaubu nav. Šaubu nav. Jūs man tikko kaut ko atgādinājāt. Manos lakos bija tāda plata, kura griezās riņķi un visu laiku vienu pie paša vārdu. Šaubu nav, šaubu nav. Nezinu. Kur man tā plata palūst? Tu tur labāk paklusē. Klausieties, es sapratu. Viņi neko nezina. Viņiem rēgojas. Ja viņi zinātu, kur ir Lilija ezers, tas jau būtu atgriezušies. Pareizi. Nu, kāda ir ceļotājs? Tu vēl trasi, pēc acīm redzams, ka neko nezina. Viss! Vairs nepaļausimies uz kādiem paštaisītiem vadoņiem. Ejam paši! Es zinu, kas ar jums notiks. Kas tad? Tu iemaldīsies krītošo koku mežā. Kaitīgo tāku līvuri aizsakt tev acis. Tu nepamanīsi lūstošu zaru. Tas tevi nospiedīs. Bet tu paslīdēsi pie dzirnavu dīķa. Rats tevi samals. Tu iegāzīsies purva dūņās. Akacis tevi ievilks. Tu lajumās viltīs uzkāps indīgai čūstē. Tevi saplosīs mirūni. Neviens neatgriezīsies. Paranoidi! Viņi ir jukusi! Vai nevajadzētu šo te arī drusku samīcīt? Nesmērē rokas. Papīrs. Palieciet! Negaiss nāk. Debesīs nauda nākoņa. Ejam! Sasodīts man kādu. Nepusties. Kā nevar? Jāsvāc preces, kas vēl nav saplāstas galīgi. Paliec vietā, es palīdzēšu. Tu kustēsies no vietas? Nu gan brīnu. Vai tā arī notiks, kā viņiem teica, ka visi mirs? Nezinu. Man bija nojauta. Tikai nojauta? Jā. Tu tikai meloji? Nē, es nojautu. Vai tev ir nojauta, kas atkal varēšu kustēties, ja viņi atgriezīsies noteikti nosatīs? Nevajadzēja vispār kā viņiem ielaist. Es jau neielaidos, viss sakas ar karti. Vai tas varēja zināt, ka tā karta ir nederīga? Man bija jāpārdod. Jūs esmu pārdevēja. Man taču arī ir jānadzīvo. Kāds būtu vainīgs ir kurā gadījumā? Nevajag izdarīt kustības. Negaiss ir klāt! Mums jānoslēpjas stacijā! Te nav noslēpties. Nekādas stacijas nav tikai laiva ir. Mums jātiek līdz ciematam. Pazgadiet pamestas, tur vēl saglājušās mājas. Tu taču palīdzēsi man. Es atbalstīšu. Tomēr mums jāpaliek šeit. Te nevar. Stacija nevar būt mājas. Man ir jāpaliek. Jā, es zinu pieredzi. Pieredze saka, ka vilcieni nekad neatgriežas. Es jau zinu. Neesmu jau traka. Tomēr, ja aiziešu, man visu mūžu mocīs nolādētas šaubas, ka esmu palaidis to vienīgo reizi garām, kad tomēr atgriežas. Šaubas ir stiprākas, es atceros. Es zinu. Jūs negribat man palīdzēt. Ak, nē, es gribu. Meli, atkal meli stācija, meli karta, meli. Jūs absurdās idejas, tie ir meli. Es negribu iet bojā melu dēļ. Saprotat? Liliju ezers paliks. Pat ja vētra noslaucīs pilnīgi visu, arī mūs. Varbūt arī Lilija ezers ir meli. Varbūt. Drīzāk, ka Liliju ezers